Salasai arī turpmāk ir jābūt vienai no lielākajām Baltijas jūras baseina lašupēm. Šo aspektu kā galveno savai kopīgajai darbībai akcentēja 4 Salacu ietverošās pašvaldības, parakstot kopēju sadarbības līgumu. To parakstīja Burtnieku, Maslacas, Alojas un Salacgrīvas novadi. Noslēgtā vienošanās paredz arī sadarbību infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstībā, vides aizsardzībā, kā arī turismā. Bet galvenais jautājums jau paliek Salacas un Burtnieka ezera apsaimniekošana un aizsardzība. Šobrīd nozares speciālists uzmanīgi dara izmaiņas upē un ezerā mītošo zivju sugās. Zivju ir daudz, bet mainās sabiedrības struktūra. Noteikti ir pasliktinājušies dzīves apstākļi ceļotāju zivīm, sevišķi lasim. Mēs varam novērot tādu pastiprinātu laša, nārsta vietu un mazuļu uzturēšanās vietu aizaugšanu, kas noteikti populācija ietekmē slikti. Mēs novērojam tādu lietu kā plēsīgo zivju daudzumu pieaugumu, pie kā noteikti sava loma ir Burtnieka ezeram. No Burtnieka līdz jūrai šī frāze, parakstot pašvaldību sadarbības līgumu, izskan vairāk kārt, un ne bez iemesla, jo Salaca jau ir vienojošais visiem 4 novadiem, bet līdz šim tādas vienojošas darbības jau nav bijis, kā rezultātā pasliktinās gan Burtnieka ezera, gan Salacas stāvoklis. Es pieļauju, ka pašvaldībām droši vien intereses ir dažādas, tie, kas ir pie Burtnieka ezera, grib, lai tur ir ļoti daudz zivju, sevišķi tādas zivis, kas interesē makšķerniekus, savukārt pašvaldībām, kas atrodas lejpus Staicēlas aktuāls, varētu būt tieši šīs ceļojošās zivis, kā lasis, taimiņš, vimba. Kaut kādi saimnieciski risinājumi ir jāveic un jāplāno baseinu līmenī, nevis kā viduslaikos viena barona īpašumā. Jāņa Birzaka apkopotā informācija, ar kuru varēja iepazīties arī 4 Salacas baseinu novadu pārstāvji, ir visai skaudra. Lašu mazuļu skaits Salacā ir sarucis. To nozvei ir pat pārāk niecīgi, liecinot par lašu skaita samazināšanos. Burtnieka ezers, no kur iztek Salaca, aizaug un tajā zied zaļaļģis. Savairojušās arī zivis, kas nenāk par labu lašiem. Burtnieka ezers, kā zināms, visiem ir aizaugošs ezers, jeb eitrofs, kā to sauc pa zinātnieki. Protams, Burtnieka novada pašvaldība apzinās šo te problēmu, un arī kopš 2013. gada ir uzsākts pietiekami apjomīgs un nopietns ezera izpētes projekts, kas tiek veikts sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu, kurš atrodas filiāli Priekuļos, un zinātnieki šobrīd strādā pie sistemātiskas datu ievākšanas par to, pirmkārt, lai noskaidrotu, kāda ir šī esošā situācija, kur mēs esam, lai varētu attiecīgi analizēt šos rādītājus, kur ietekmē ezera slikto ekoloģisko stāvokli, un nākotnē tas dotu iespēju jau uz vairākos gados iegūtiem datiem balstīt šo te pieeju, kādā veidā mēs varētu atvesļot ezeru. Izpētes darbs šobrīd Burtnieka ezeram ir vissvarīgākais, tā vērtē Burtnieka novadā. Ir jau mēģināts to tīrīt no aizaugšanas, bet tāda nopietna darbības plāna nav bijis. Tagad kopā ar zinātniekiem šī izpēta noris. Mums ir tagad arī sadarbība ar Somijas zinātniekiem, kuriem jau ir daudzu gadu pieredze šādu ezeru atvesļošanā. Viņi, protams, ieguldot milzīgas līdzekļus, kas varbūt Latvijas mērogā ir absolūti utopiski šobrīd to pašu izdarīt, taču viņiem ir jau kaut kāda sava schēma, kura strādā. Viņiem ir piemēri, kad ezers līdzīgs Burtniekam vairs tāds neizskatās. Ir dzidrs ūdens un vairs nav šī aizauguma problēma. Burtnieka novada arī vērtē, ka vienai pašvaldībai iegūt finansējumu tik liela ezera sakopšanā jau ir pagrūti, bet sadarbība to var mainīt. Tā paver mums iespēju nākotnē visiem kopā salikt savus spēkus, zināšanas un citus resursus, lai startētu, piemēram, uz nākamā Eiropas Savienības struktūra fonda plānošanas perioda atbalstu kādās programmās. Burtnieka pašvaldība to dara arī viena pati, taču mēs arī to šobrīd apzināmies, ka vieni mēs neesam tik spēcīgi, kādi mēs būtu šeit visi. Savukārt Salacgrīvas novadā šo vienošanos saista ar Salacas kā lašupas saglabāšanu, lai nebūtu tā, ka Salacgrīvas teritorijā Salacā ielaiž lašu mazuļus, bet upes kopējā kvalitāte nav tiem labvēlīga. Mums jāpieiet mazliet savādāk šīm lietām, un ja pastāv draudz, ka šī laša upe, ko mēs redzējām arī datos,
kā dabiskā laša nārstu upe, par ko mēs vienmēr visur esam teikuši, ja tā ir 4. Latvijā lielākā, tad tā ir vienkārši unikāla vieta, kuru vajadzētu, acīm redzot, varbūt tas pat būtu ekonomiski atgriezt kaut kādā normālā vidas stāvoklī. Un mums nebūtu jātērē nauda, nebūtu jāķer, jāvadā, jāaudzē, jāved atpakaļ. Varbūt tā upe varētu dot dabiski to pašu produktu un vēl vairāk, ja mēs sakārtot vidas jautājumus, ja mēs nosargātu pret malu zvejniecību, jā, tad visi varētu elpot dabiskā ceļā. Un arī šajā līguma parakstīšanas reizē jau izskan konkrēti veicamie darbi. Būtu nepieciešams likvidēt bijušās papīra fabrikas aizsprost Salacā pie Staiceles, kopīgu uzmanību veltīt malu zvejnieku aktivitāšu ierobežošanai, kā arī varbūt veidot kopēju aģentūru, kas rūpētos par upes apsaimniekošanu un turismu infrastruktūru.